Taisnīgie draugi gavilē, nu dzīvais ķēniņš jāslavē, šo prieku vēstam pasaulē. Alleluja, alleluja, alleluja. Dzīvības kungs ir piecēlies, viņš dziesmu ziediem rotājies, par pasauli šis skaņāsies. Alleluja, alleluja, alleluja. Tiek dziesmā teikta uzvaram, kā nāve Dieva pasvētā, ik sirds ir prieka paņemta. Alleluja, alleluja, alleluja. Mēs tavu vārdu godinām, un vienā balsī pateicām par dzīvi, ko mēs saņemam. Alleluja, alleluja, alleluja. Tava žēlastība, kungs, lai pār mums, jo uz tevi mēs ceram. Kunga žēlastība piepilda zemi, caur kunga vārdu debesis radās. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Būtu jau labi, ja mēs vienmēr varētu priecāties un nākt tā kunga namā bez bēdām un raizēm, taču mēs ik viens zinām, ka ir dienas, kad mēs esam nomākti. Ir reizes, kad darbs liekas galīgi neauglīgs. Ir rīti, kad mēs cīnāmies meklēdami iemeslu celties. Un pat tad, kad esam stipri, jaunas ziņas spēj mūs satriekt un izsist no līdzsvara. Tāpēc teiksim Dievam savas vajadzības un atzīsim, ka mums vajag viņu savās dzīvēs. Darīsim to klusā grēksūdzes un atzīšanās lūgšanā. Pat ja jūs bijāt pazuduši kā avis, turiet drošu prātu. Jēzus labais gans ir nācis, uzklausījis jūsu lūgšanas, atradis jūs un piedevis itin visu, lai arī jūs ik viens varētu priecāties un iemantot mūžīgo dzīvību. Āmen. Svētīgi tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Klausīsimies Dieva vārdu. Pirmais lasījums ir no 4. psalma. Kad saucu, atbildi Dievs, mana taisnība, atlaid mani no spaidiem, žēlo un uzklausi manu lūgšanu. Varenie, cik ilgi mans gods būs kaunā? Jūs niecību mīlat, jūs melus meklējat. Ziniet, taisno kungs atlicina sev. Kungs dzird, kad es viņu saucu. Drebiet un negrēkojiet, izvaicājiet savu sirdi, kad esat gultā, un cietiet klusu. Upurējiet taisnības upurus un paļaujieties uz kungu. Daudzi saka, kaut mēs redzētu labu. Sava vaiga gaišumu cel pār mums kungs. Tu manai sirdī devi vairāk prieka nekā tiem, kam daudz graudu un jaunvīna. Mierā es gulšos un mierā iemikšu,
jo vienīgi tu, kungs, drošībā ļauj man mājot. Āmen. Otrais lasījums ir no Jāņa 1. vēstules 3. nodaļas. Redziet, cik lielu mīlestību Tēvs mums ir dāvājis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un tādi arī esam. Pasaule mūs neatzīst, tādēļ, ka tā nav atzinusi viņu. Mīļotie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Zinām, ka tad, kad tas atklāsies, mēs būsim līdzīgi viņam. Mēs redzēsim viņu tādu, kāds viņš ir, bet katrs, kam ir šī cerība uz viņu, šķīsta sevi, tāpat kā viņš ir šķīsts. Katrs, kas grēko, pārkāp likumu, jo grēks ir nelikumība. Un jūs zināt, ka viņš parādījās, lai paņemtu prom grēkus, un viņā nav grēka. Ik viens, kas paliek viņā, negrēko, bet kas grēko, nav viņu nedz redzējis, nedz pazinis. Bērniņi, lai neviens jūs nemaldina, kas dara taisnību, ir taisns, tāpat kā viņš ir taisns. Āmen, aleluja! Augšām celtā Jēzus klātbūtne, lai ir ar mums visiem. Ieklausīsimies Lūkas evaņģēlija vārdos no 24. nodaļas, sākot ar 36. pantu. Viņiem tā runājot, Jēzus nostājās viņu vidū un sacīja viņiem: miers ar jums. Satrūkušies un baiļu pārņemti, tie domāja, ka redz garu. Bet viņš tiem sacīja: kādēļ esat satraukti un jūsu sirdīs ceļas šaubas? Uzlūkojiet manas rokas un manas kājas, tas esmu es. Aptaustiet mani un skatieties, garam nav miesas un kaulu, kā jūs redzat man. Un to teicis, viņš parādīja viņiem rokas un kājas. Kad viņi no prieka vēl neticēja un brīnījās, viņš tiem sacīja: vai jums šeit ir kas ēdams? Tad tie iedeva viņam ceptas zivs gabalu, un viņš to ņēma un ēda viņu acu priekšā. Tad viņš teica: šie ir mani vārdi, ko es jums sacīju, kad biju pie jums. Visam jāpiepildās, kas par mani sacīts Mūzes bauslībā, praviešos un psalmos. Tad viņš lika viņu prātam atvērties, ka tie saprastu rakstus, un sacīja: tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un augšām celsies no mirušajiem 3. dienā, un viņa vārdā visām tautām, sākot no Jeruzālemes, tiks sludināta atgriešanās, lai saņemtu grēku piedošanu. Jūs tam esat liecinieki. Āmen. Kungs, tu zini visus atziņas dziļumus, un tev pieder visas dievišķās gudrības dzelmes. Atklāj kaut mazu mirdzumu no savas godības mums šajā brīdī. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Tā ir viena no saudabīgākajām lietām Lūkas augšām celšanās stāstā, kādā veidā Jēzus identificē sevi draugiem. Uzlūkojiet manas rokas un manas kājas. Viņš saka pārsteigtajiem un šaubīgajiem mācekļiem. Viņi trīc un dreb savās zandalēs. Viņi nespēja saprast, vai tā ir kāda grupveidīga halucinācija, kad Jēzus viņiem dod 4 pierādījumus tam, ka viņš tas ir, kas viņš ir. 2 rokas un 2 kājas. 10 roku pirksti un 10 kāju pirksti, kas nepieder nevienam citam kā viņam. Viņš grib, lai mācekļi redz viņa ievainojumus, bet vai tas nav savāds veids, kā sevi identificēt? Kāpēc nevarētu teikt, klausieties manā balsī vai skatieties manās acīs? Sakiet man, vai jūs varētu kādu atpazīt tikai pēc rokām vai kājām? Visticamāk, rokas un kājas nav pirmās, ko mēs ievērojam viens otrā. Drīzāk tā būtu cilvēka gaita vai žesti vai skatiens. Tomēr, jā, arī rokas un kājas daudz pastāsta par mūsu būtību. Katram no mums droši vien ir savs roku stāsts, un tagad klausoties sprediķī, jūs neviļus variet papētīt paši savas rokas, kādas tās ir. Kādam trauslākas, kādam raupjākas. Man šķiet, ka manas rokas ir tādas nesievišķīgi dzīslēnas, un uz vienas no tām ir arī rēta no savainojuma, ko gūju, kad pirms daudziem gadiem mazgāju grumbuļaino dēļu grīdu vecmāmiņas lauku mājās, paslidinot roku ar grīdas lupatu zem vecās kumodes, nezināju, ka starp to un grīdu ir kaut kas tāds truli ass. Nu, un no tā rēta. Man nav arī pianisti smalko pirkstu, nekad tādi nav bijuši, to vien vietā tādi līki nepareizā virzienā rādoši pirksti, pa ko man ģimene parasti smējās. Bet, protams, daudz varētu stāstīt par arī kājām un pēdām, bet redziet, kaut kā par to nemēdz runāt. Kad zaļās ceturtdienas dievkalpojumos mācītāji piedāvā nomazgāt dievlūdzēju kājas, sakiet, cik daudzi jūtas ērti iet priekšā un to patiešām arī darīt. Jo mums ir varžats, mums ir novecojis pedikīrs, mums ir noberzumi, līki, pirksti, bieza, neglīta āda, mums ir deformējušies kauliņi un tam līdzīgas lietas, ko citādi mēs paslēpjam ļoti vienkārši kurpēs, vai ne? Varbūt tāpēc mūsu sabiedrība, atšķirībā no dažām citām, pieņēmusi paradumu staigāt kurpēs. Un varbūt arī tāpēc, lai neredzētu īpatnības rokās, kādreiz dāmas valkāja cimdus, jo rokas bija kaut kas intīms. Jā, runājot par rokām, man visvairāk patīk, ka rokas nemelo. Rokas nespēja melot. Mēs varam mēģināt kontrolēt seju, liekot tai izskatīties tā, kā mums pašiem gribas, savelkot vēlamā grimasē, vai paslēpjot asaras vai dusmas, nepatiesi pasmaidot vai izmisīgi saraucot pieri, taču rokas šķiet parasti izpļāpājas, nervozas, sažņauktas, mitras un vēsas, smilšainas rokas. Ko tādas spēj samelot? Zinu, ka daudziem patīk Šerloka Holmsa stāsti, kuros tiek iepazīstinātas kādas aizdomās turamās personas. Un viens tāds gadījums viņa stāstos ir, ka tiek aizturēta kāda persona, kas pavadījusi vien 5 minūtes Holmsa klātbūtnē un tad atstājusi telpu. Nu, un tad slavenais detektīvs vēršas pie Mr. Watsona un var pastāstīt par attiecīgās personas ieņemamo amatu, ģimenes statusu, ienākumu līmeni un pat hobijiem. Un to visu viņš spēja tikai balstoties uz rokas spiedienu. Aplūkojiet manas rokas un manas kājas, teica Jēzus. Nu, un kad mācekļi patiešām paskatījās, viņi pamanīja visu to, kas Jēzus tiem ir bijis. Viņi redzēja rokas, kas bija lauzušas maizi un svētījušas cepto zivi, pasniedzot to tūkstošiem ļaužu atkal un atkal, līdz kamēr visi bija pēduši. Viņi redzēja rokas, kas paņēma mazo meitenīti pie viņas mazās rociņas, lai viņi var celties augšā un atkal staigāt.
Mācekļi redzēja rokas, kuras piespiestas pie aklā vīra acīm spēja tās atvērt un dot spēju redzēt. Viņi redzēja rokas, kuras apskāva bērnus, glāstot viņu gaišos, tumšos un cirtainos matus. Rokas, kuras aizskāra lepras slimnieks, spējot tos dziedināt. Un Jēzus kājas, tās nesa viņu simtiem jūdžu kilometru, sniedzot labo vēsti visiem, kam pēc tās slāpa. Pat kriminālistu un korumpēto birokrātu namos, kurus viņš uztvēra kā sen neredzētus radus. Kājas, kas staigāja pa putekļiem, dubļiem un saules nokarsētiem akmeņiem. Skatoties uz šīm kājām, mācekļi atcerējās to sievieti, kas tās bija svaidījusi ar eļļu un žāvējusi ar saviem matiem, un Mariju, kas pasargāta sēdēja pie šīm kājām, kamēr Marta rāja māsu un lika celties un iet pie virtuves darbiem. Tagad nu tās bija savainotas. Gan rokas, kas vienoja Jēzu ar cilvēkiem, gan kājas, kas vienoja viņu ar zemi. Jā, tajās tagad bija caurumi. Sāpīgas, nepievilcīgas brūces, uz ko pat paskatoties vien jau sāpēja. Kaut gan mācekļiem bija ļoti svarīgi uz šīm kājām paskatīties, jo viņi nekad agrāk nebija to darījuši. Agrāk, kad viņi nojauta, kas šīs mīļotās rokas un kājas sagaida, viņi izvairījās, censdamies paslēpties, lai neredzētu, kā tās asiņo, vai nedzirdētu dobjās āmuru skaņas. Uzlūkojiet. Viņš pēc tam tiem teica, kad briesmas jau bija garām. Jūs tagad variet tās uzlūkot. Viņš gribēja, lai mācekļi zina, ka viņš ir gājis cauri briesmām un nevis tām apkārt. Un kad viņš teica mācekļiem uzlūkot, tad ne jau viņa seju vai acis, bet gan viņa rokas un kājas. Tās, kas pateica patiesību par to, kas ar viņu bija noticis, un kas bija vienīgais viņa pierādījums tam, ko viņš sevi teicās esam. Varbūt kādam gribētos, ka Jēzus būtu nācis atpakaļ, nomazgājis vainas un aizdziedējis brūces, bet viņš to nedarīja. Viņš atstāja mums kaut ko, pēc kā viņu atpazīt. Viņa rokas un kājas. Gluži kā mūsējās, vai gandrīz kā mūsējās. Jūs labi ziniet, ko viņējās pateica par viņu pašu. Taču ko mūsējās saka par mums? Kur tās bijušas, ko aizsniegušas, kā kalpojušas, ko pasludinājušas? Jūs tam esat liecinieki, Jēzus teica, pirms viņš atstāja mācekļus, uzticot pasauli viņu rūpēm. Kad nu pasaule raugās apkārt, meklēdama pēc augšām celtā Kristus un grib izdibināt, ko tas viss nozīmē, tā raugās uz mums. Ne tikai uz mūsu jaukajām sejām vai nopietnajām acīm, bet uz mūsu rokām un kājām. Ko mēs ar tām esam darījuši un kur esam gājuši? Mēs esam šo notikumu liecinieki. Mēs vēl joprojām esam un paliekam Kristus miesa, Kristus ķermenis. Tātad arī viņa rokas un kājas. Iesim mīlestības svētīgos ceļus un darīsim mīlestības svētīgos darbus, kamēr vēl ir dots laiks, un mums šīs rokas un kājas pieder šai pasaulē. Āmen.
Es ticu augšām celšanās rīta Dievam, kurš pamodina mūs no tumšākajiem sapņiem un vada jaunas dienas gaismā, kurš satiek mūsu pesimismu ar pārsteidzošu eņģeļu cerības pasludinājumu. Es ticu augšām celšanās dienas Dievam, kurš pārvar mūsu šķēršļus un mūsu dēļ iztukšo tumšo kapu, kurš parādās pārsteidzošos veidos, kad mēs to vismazāk gaidām, iedami savus apvedceļus. Es ticu augšām celšanās vakara Dievam, kurš ielaužas mūsu kambaros un cietumos, ienesot mieru un pāršķeļot bailes. Es ticu augšām celtajam kungam, kurš sastop mūs ar brūcēm uz rokām un pēdām, kurš dāvā mums savu garu, sūtot mūs nest mieru pasaulē. Āmen. Lūksim Dievu. Augšām celšanās Dievs, gaismas un dzīvības kungs, mēs esam tavā klātbūtnē, lai pagodinātu tevi ar nebeidzamu slavu un lūkšanu. Taviem brīnuma darbiem nav gala, tie nav izteicami un tiem nav nekā līdzīga šajā pasaulē. Paldies par svētuma prieku, ko esi mums dāvājis, lai varam gavilēt un sajūsmināties par pasaulē lielāko brīnumu, kādu tu mums jebkad esi sagādājis. Paldies par tavu klātbūtni, taviem maigajiem caurdurto roku pieskārieniem un ceļiem, kuros tavas caurdurtās kājas aicina mūs iet vēl joprojām, kopā ar tevi, pestītāji. Dievs, tu mūs apciemoji, bet mēs aiz pārsteiguma tevi nepazinām. Tu mūs uzrunāji, bet mēs baidījāmies atsaukties. Tu aicināji sevi aptaustīt, bet mēs nezinām, kāpēc bijām tik pārbijušies no spokiem, ka negribējām iet tuvāk. Bet, kad tu sēdies un aicināji mūs kopā turēt mīlestību, mēs vairs nevarējām neticēt. Un, kad tu teici miers ar jums, tad mūsos tiešām ielīja svēts, neizbaidāms miers, un mēs nolēmām palikt kopā ar tevi, būt par tavām rokām šajā pasaulē, kas sniedz, apskauj, noglāsta, dziedina un stiprina, un arī par tavām kājām, kas iet kopā, iet pretī, iet tieši līdzās mums, pat dodas mūsu vietā, kad nerodam sevī spēku un ticību to darīt. Dievs dāvā mums spēku no sava gara, lai nekad nepaliekam pasīvi un malā sēdoši, zinot, cik daudz mūsu un visas cilvēces labā tavas rokas un kājas ir paveikušas. Pat ar kaunā zemu nodurtām galvām mēs zinām, ka varam turpināt svētīt, kā tu to darīji. Dievs, atjaunotā drosmē, pieskaries tiem, kas ir ciešanās, paņem savās rokās bāreņus, vientuļos, ievainotos, sērojošos, zaudējušos, izsalkušos, slīkstošos. Uzmeklē pamestos un uzklausi nesaprastos. Apciemo slimos un dod no sava spēka izmisušajiem kara, posta, nabadzības un dabas nežēlīgo katastrofu skartos. Tavs spēks, kungs, taču ikdienas nespēkā parādās. Mēs ticam. Uzturi mūsu ticībā, lai mēs augtu mīlestībā, drosmīgi liecinātu par tavu žēlastību, nešaubīgi cerētu uz tavas valstības uzvaru visos laikos un vietās, valstīs un zemēs. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs, lai tevi svētī un pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz tevi un lai dod tev savu mieru. Āmen.